Bet tad kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc nevar apvienoties latvieši iet kopā tomēr šajā dienā? Mums bija pirms manis bija vadītājs Aleksandrs Saune. Viņš ejot prom, es pārņēmu, tas jau bija vairāk kā 20 gadu atpakaļ, viņš atstāja tādu dokumentu. Jāni, ja grib iet kopā ar Resno, tad tikai tad, lai tur nebūtu Pēteris Simsons. Iedeva tādu papīru, ko viņš ir nostrādājis. Viņš gribēja ielikt Latvijas avīzē, tie nelika iekšā. Un tad Amerikā ielika to iekšā. Mums ir tas, ko Amerikā ielika iekšā, tas papīrs. Ko viņš darīja? Tāpēc mēs nevaram iet, mūsu visi nosprieda valde un visi represētie Rīgas represēto biedrības. Kamēr Simpsons ir tur ar līkumu, un tā mēs tur ejam ar līkumu. Izlasiet to papīru un te jums būs mati. Latvijas politiski represēto apvienība ierosināja Rīgas politiski represēto biedrībai iekļauties apvienības sastāvā. Šis priekšlikums tika izskatīts Rīgas politiski represēto biedrības kopsapulcē un pieņemts lēmums, ka jautājums netiks izlēmts līdz tam laikam, kamēr par politiski represēto apvienības priekšsēdētāju vietnieku darbosies Pēteris Simsons. Jo Pēteris Simsons pirmais pārstāv pirmo partiju, kurā aizdomīgā kārtā no latviešiem un valstī naidīgās Saskaņas partijas pārgāja 5 interfrontieši, veidojot šajā partijā neizturamu konglomerātu. Otrais – personīgi balsoja Saeimā par vēlēšanu tiesību piešķiršanu čekistiem un komunistiem, mūsu tautas slepkavām. Trešais ir iestājies par represētā statusa piešķiršanu cilvēkiem, kas ir mūsu ideoloģiskie pretinieki. Ceturtais – personīgi ar vēstuli pieprasījis Rīgas domē neuzstādīt politiski represēto pieminekli Esplanādē, nepatiesi apgalvojot, ka to vēlas lielākā daļa represēto. Visa šī Pētera Simsona nodevības anatomija aprakstīta 2004. gada 20. marta laikrakstā Latvija Amerikā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Rīgas politiski represēto biedrības kopsapulce uzskata, ka Pēters Simsons nav politiski represētā vārda cienīgs, jo ir nodevis pašu svētāko, mūsu kustības idejas, apkaunojot visu politiski represēto kustību un tikai pēc viņa atcelšanas no apvienības priekšsēdētāja vietnieka vietas atsāksim izskatīt iespēju par iekļaušanos Latvijas represēto apvienībā. Laikraksts Latvija Amerikā 2004. gada 20. martā. Represētie nosoda nodevību. 5 interfrontistu pāriešanu uz pirmo, tā saukto mācītāju partiju, liek domāt, ka tas viss ir darīts ar slepena Šlesera, Jurkāna pakta ziņu, iepriekš to smalki izplānojot un varbūt pat saņemot svētību no Kremļa saimniekiem. Domājums katrs saprot, ka ne jau tāpēc, lai paskatītos uz bijušo atjaunotās Latvijas valsts pirmo ārlietu ministru, Putins bija pieņēmis Jurkānu. Lielajai kaimiņzemei ir svarīgi, lai Latvijā pie varas būtu viņu marionetes, tāpēc tiek meklēti varaskāri Saeimas deputāti ar noslieci uz nodevību, un, protams, tādi arī atrasti. Nulle maskas ir kritušas, un aiz Dieva vārda maskējušies pseidomācītāji saskatāmi visā savā atbaidošajā patiesajā izskatā. Jājautā, vai viņi tiešām nebaidās Dieva sodības? Pirmā viņu ideoloģiskā nodevība bija, balsojot par vēlēšanu tiesību piešķiršanu bijušajiem čekistiem un komunistiem. Tas, ka pirmās partijas rindās atrodams politiski represēto apvienības vadītājs Pēteris Simsons, ir absurds, lai gan viņa līdzšinējā darbošanās bieži bijusi vērsta pret represēto interesēm.
Viņš ir gan iestājies par represētā statusa piešķiršanu cilvēkiem, kuri ir mūsu ideoloģiskie pretinieki, gan pieprasījis domai neuzstādīt pieminekli represētajiem Esplanādē. Nu pat viņš nobalsoja par vēlēšanu tiesību piešķiršanu bijušajiem čekistiem un komunistiem, un tagad jau piekrīt ar viņiem atrasties vienā partijā. Visa šī Pētera Simpsona nosodāmā rīcība apkauno represēto kustību un apgāna miljoniem cietušo un bojā gājušo piemiņu, kā arī kaitē valsts un tautas interesēm. Tāpēc Rīgas politiski represēto biedrība šā gada 26. februāra kopsapulcē vienbalsīgi atbalstīja Kurzemes rajona politiski represēto kluba lēmumu pieprasīt, lai Pēteris Simpsons vai nu izstājas no pirmās partijas, vai atsakās no Latvijas politiski represēto apvienības vadītāja pienākumiem. Pretējā gadījumā uzskatīsim, ka Pēteris Simpsons nav politiski represētā vārda cienīgs, jo ir nodevis pašu svētāko – neatkarīgas valsts un tautas intereses. Aleksandrs Caune, politiski represēto apvienības valdes priekšsēdis.